Tā, Lobodīna politiskos patmaļūs. Šodien 19. aprīlī pie mūsu gostūs Latgales kongresa lēmumu izpildīs padomjas priekšsēdētājs Agris Bitāns. Lobodīna Vasali. Vienmēr pie mums bija politiskos patmaļos. Mēs esam aicinājuši politiskos personas, deputātus, parlamentārus sekretārus, bet šoreiz ir cilvēks, kas ir nūst no politikas. Jautājums jums būtu, kā cilvēkam, kas nav politikā, cik viegli ir virzēt tik svarīgos Latgales kongresa uzdotos uzdevumus? Gribētu precizēt, ka es neesmu nūst no politikas, jo tas jau būtu pilnīgi orpusē. Tas, ka es neesmu iekšā kā politisko persona, jā, bet ietekmes politiskiem vai sabiedrībā svarīgi notikumi var notikt arī caur pilsonisko sabiedrību. Tātad sazinoties, komunicējot ar politiķiem, uzrunājot politiķus. Un manā gadījumā es uzskatu, ka tie ir sava veida priekšrocība, ka man nav nekādas politiskos piesaistes, es esmu politiski neitrāls vai nesaistīts, man nav ar pormest kaut kāda angažētība vai kāda konkrēta politisko spēka ieinteresētība, pirmā, ko es daru. Un tādā veidā, ka jebkurš pilsoniski aktīvs cilvēks, itamā gadījumā es, protams, vairāk porstoju ne tik daudz sevi personīgi, bet noteikti cilvēku grupu, un itamā gadījumā gan latgalīšus, kas dzīvo Latgalā, gan tie, kas ir orpus Latgalas, gan tiem, kam interesē ar Latgalu saistītī vaicojumu, un kas ir savas idejas salikuši kopā Latgalas kongresa rezolūcijā, tad tiek virzētas tos idejas tīri politiķiem, stostot un komunicēt ar viņiem. Politiķi jūsus uzklausa, bet cik izaklausās jūsus, jūsu idejas paņemņa virzēt uz priekšu, vai tikai pasaklausās un atmet ar roku? Kā jau vistamā dzīvē notiek tad, kad viņi pasaklausās, viņi neko nedara, dēļ tam ir jābūt gana gudrim un saprastu, kurā brīdī tos idejas virzēt, kurā brīdī saprast, ka politiķiem ir izdevīgi tos idejas paņemt, vai otrs variants ir aizem politiķi beistos no kaut ko negatīva, ja viņi darbosīs pretī, tad ir argumentācija, ka joprot, ka viņi zaudēs kaut ko neatbalstot konkrētu ideju. Tad ir svarīgi zinot, kurā brīdī, ko virzēt, un mazāk svarīgi, kādā kontekstā, ar kādu mērķi vai ar kādiem argumentiem, ar ko kopā to virzēt. Te jau esat tāda vesela sava māksla, lai saklausītu cilvēkus. Kā jebkas itamā dzīvē, ja tu gribi kādu porlīcināt, jau tas jāsaprot, jāmēģina izskaidrot jām saprotamā valodā, reizēm te ideja jāporsos tā politiķim saprotamā valodā. Tā, vai tāds jautājums būtu, kas tagad jums Latgales kongresa lēmumu izpildīs padomju pēdējā laikā ir aktuālākie jautājumi? Ko jūs skatāt? Aktualitāte, protams, mainās no konkrētos situācijas. Šobrīd viena no pēdējām ir gatavošanos un darbības saistībā ar Latgales kongresa atzīmēšanas dienu un aktivitātēm. Vēl pirms tam ir nesen arī pats parakstīju viestuļi sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomē saistībā ar raidījumiem latgalīšu valodā. Tas ir ļoti cīši aktuāli. Mēs arī plānojam arī sazatikties nākošajā pīkdiņā, parunāt, izskaidrot tos problēmas un izaicinājumus. Vēl pirms tam sadarbībā arī ar latgalīšu skolotāju biedrību mēs daudz aktivitātes saistām arī ar latgalīšu valodas vuicēšanu skolos. Tas bija cīši aktuāls jautājums, jo bija svarīgi dabūt finansējumu nav kā fakultatīvam priekšmetam, bet gan kā patstāvīgam priekšmetam, un ka tas pēc iespējas vairāk skolām būtu pieejams Latgalā. Pirms tam bija jāpārliecina izglītības ministrija, jo viņi uzskatīja, ja tikai tad, kad vecāki gribēs, mēs jau negribam uzabostīs, bet mūsuprāt, tas nebija pareizs uzstādījums. Latgalīšu valodas vuicēšana nav izglītība vai interešu pulceņš. Tas ir valsts uzstādījums, ko valsts ir uzņēmusies arī tamā pašā valsts valodas likumā 3. panta 4. daļā, jo nav ar valodu attīstīt, nemaz nerunāt par aizsargot, ja netiek vuicēti cilvēki valodai. Diemžēl man nesabo vuicētīs valodu, cik nos var apgūt, jo pašvuicības ceļā
bet jo vairāk skolāni zinos to valodu, jo tas būs labāk. Tas ir tikai viens izpausmes veidim. Skolotāji arī nevar uzzēt tikai uz entuziasmu pamatu. Viņiem ir vajadzīgs finansējums, un nav mazāk svarīgi, ka tas finansējums ir nav uz reizi, bet ir ilgtermiņā un no valsts garantēts. Tad var gatavot apmācību programmu, stundas, dūmot, veidot, un tas ir kā ilgtermiņa projekts. Tā var būt. Klotesošiem būtu kādi jautājumi, ka mēs purgam tik svarīgi jautājumi skolas latgalīšu valodu. Jā, tagad tāds divpusējs jautājums. Pirmkārt, gribētu pajautāt, kā jūs motivēsiet skolānus to vocētīs latgalīšu valodu. Otrā pusē, kā jūs redzat skaidru stunžu pamatā, ministre varētu lemt par to priekšmetā vicēšanu, nu, ko vajadzētu atsateikt? Jo tomēr stundu skaits ir ierobežots, katrā posmā tas ir savaižoks. Если runājot par pēdējo brīžu situāciju, diskutabls jautājums bija tāpat par aizsardzības vocību, par to, kā vajadzētu dažādojumu kaut ko, dažā par latgaļisku. Kā šajā aspektā risinot to visu, kā varētu valsts to risinot jautājumu? No sākšu no otro vaicojumu. Smagāko ķeršos pie smagāko skaidrs pamat uzstādījums varētu būt tā. Ja mēs gribam atrast risinājumu, gribam problēmu atrisināt, mēs risinājumu atrasim. Ja mēs gribēsim atrast atrumu, mēs atrasim, bet atrumu. Cita lieta, ka taisnība, ka esošo programmu ir izveidota tāda, kas varētu būt apgrūtinoša. Tad ir stosts. Savulaik bija diskusija, ka vajag vai nevajag pagarināt vuicēbu godu. Skaidrs, ka neviens negrib vuicēties ilgāk, bet ir iespējams cits kompromiss variants. Mēs namam esošos stundas un kādā no tom stundiem ieliekam latgalīšu valodu. Nu, vod vuicēba, fiskultūra, vēl kaut ko kādā no citiem priekšmetiem. Vismaz tas ir, bet ideiski, ja mēs skatāmies uz nākotni, jāsaprot, ka vajadzētu būt priekšmetam vai vismaz daļa no priekšmetam pašā latviešu valodas apmācības programmā. Iespējams, tie jāmeklē. Bet šobrīd, ja mēs skatāmies, itamā breidī, jā, varbūt novod vuicēba varētu būt pirmīs viens no veidiem, kur tas organiski iet iekšā, ko varētu kombinēt vai veidot. Savukārt par skolānu motivāciju. Nu, tas kā atkal divi varianti. Viena lieta ir, mēs jārada un skolāņiem jājūt, ka tam ir nulīts pieprasījums, vajadzība, interesi, vai tas ir trendīgi, tad, ka tas nav ķēķa valoda vai kuhnis valoda, kur runā tikai sātā, tad, ka tie ir publiskā telpā. Dar tam ir svarīgi, ka tas ir radio, televīzija, sabiedriskos pasaukumos. Un vēl viena lieta, kuru mēs mēģinām aicināt pagaidām augstākās amatpersonas nav atsaukušās, jau vismaz uzrunos, oficiālos uzrunos sadasveicināties. Visos trejos Latvijā oficiāli atzītajos valodos, tātad latgaliski, otrajā latviešu valodas formā un lībiski, lai parodātu, ka jā, vienkārši, ka tie trejas valodas, kuras mēs atzīstam, respektējam. Tas būtu mosas žests, ka cilvēks saprot, ka kaut kas ir jāzina, un ka tas ir nalabi, nastilīgi, nezinot vismaz poras vārdus latgaliski, arī kaut ko zinot lībiski, vismaz sazasveicināties, jā. Tas būtu minimums, kas jāzina katram bērnam. Andai, nedaudz tāds papildu jautājums. Pirmā tāda jūsu, ka sapratu, doma bija, ka atsevišķis priekšmets tomēr integrēt jū citos priekšmetos. Ko jūs tai, sasietas 50% atsatietus, mainietu modelī, lai īvīstu to, kā atsevišķu priekšmetu Latgalijas teritorija latgalīšu valoda, Kurzemes laikam lībīšu tie valoda, dialekts, porējā, pēc situācijas. Jūsu skatījumā. Redz, man bija grūti pasēt precīzi pa stundiem. Es neesmu cīkšu speciālists skolas vaicājums, lai tie ir stunžu plānošana.
Mūna izpratne par skolām ir, diemžēl, apsarūbežojās pagojušā gadsimta beigas, ito gadsimta sākumā, kad munā meita goja skolā. Līdz ar to es nevarēšu tik precīzi par stundām. Jā, es runāju par uzstādījumu vai par vēlamību. Cita lieta, ka vēlamība varbūt nevienmēr uzreiz šobrīd realizējam. Dēļ tam, cik daudz mēs esam runājuši ar kolēģiem, kas ir gan padomi un kam ir lielāka darīšana ar skolas veicējumiem. Jā, ir redz, ka novadu vuicība ir viens ceļam. Otrs ir asūšo latviešu valodas vuicības programmā, tas varētu būt arī integrēts. Redz par to, vai lībīši kurzemē jāvicina. Es domāju, ka lībīšu valoda būtu jāvicina visur. Vismaz drusciņi jāpastostā būtu īstenībā tamā pašā, varbūt latviešu valodā. Es nezinu, varbūt vai kādā priekšmetā. Nu, visiem ir jāzina, ka cik drusku, ka tādi lībīši ir, un ka jūs valoda pastāv, un ka vismaz mēs zinātu un respektētu lībīši. Tāpat arī kurzemē būtu jāzina par latgalīšu valodu, vidzemē būtu jāzina zemgaļā. Cita lieta, ka varbūt nebūtu pareizi prasāt tikpat tādā pašā apjomā, bet kā minimālu zinošanu dēļ, nu vajadzētu apgūt, lai nazarodos tas priekšstats, kā saka, nu kas tad latgalīšu valoda, nu tas ir dialekts, nu tad mēs arī ventiņu valodu jolīk, tad valodas ziņā mēs saprotam, bet tas nav viens un tas pats juridiskā, sacāsim, izpratnes ziņā, ka tie būtu līdzīgi institūti vai termini. Bet tas viss ir jāskaidro, un ja cilvēki to apgūs, nu, tas nāks par labu arī porējos Latvijas izpratni. Tā ir liels paļģis. Es varbūt papildinošu drusku, jā, savilkšu kopā to sarunu. Mēs arī šodien bija jau Varakļonos fórums, un mēs tiešām arī runājam tīši par to, kur atrast to vītu novadvuicībai vai latgalīšu valodai. Un te ir vairākas lietas. Tātad pirmo lietu, ko Agris īsoka, ja mēs gribam, ka ir tikai īvads, piemēram, par lībisku vai par latgalisku, nav problēmu, cīši daudzas skolas to tiešām arī dara, par to, ka standartā ir izstrādots, ka latviešu valodas stundos ir jābūt arī priekšstatām par dialektiem, izlūksniem, reģionāliem variantiem un arī par latgalīšu rakstu valodu, bet tas nav tas, ko mēs īmam, jā, un te ir jāsaprot, ka ne tikai juridiski ir atšķirības starp ventiņu valodu un latgalīšu, bet arī akadēmiski, filoloģiski, no valodniecības viedokļa, jā. Ir konkrēts pazīmes, kas ventiņiem divam žēl nav atsateistējušas un, piemēram, ir netiek kūpta valoda. Latviešu valodā ir pareizrakstības nosacījumi, ja ir kūpti jau no 1900 var sacēt 5.4. gada, kad drukas aizliegums arī tīk atcelts. Tad valodas kūpšana, valodas lītotoju, runotoju skaits un literatūras attīstība. Ja im varbūt drusku ir izēmēts divas pārējos pazīmes, tad te pirmo vienkārši nav. Jā. Tā kā, nu, te ir arī valodnieciska satura atšķirība. Bet par valodu skolā, nu, ir divi varianti. Vai tas ir atsevišķs priekšmets, vai nu tiešām te ir kaut kāda sastāvdaļa no lielāka kūpuma. Ka atsevišķs priekšmets grūtībām īsti nevajadzētu būt, ja jū lītoja katrā posmā vienu reizi. Tātad vienu reizi sākuma skolā, vienu reizi pamatskolā un vienu reizi vidškolā. Vidškolā problēmas ir vismazākos, jo tī ir arī izvēles grūzi. Drusku sarežģītāk ir pamatškola, ja ir visnoslogotākā un tā toļāk. Tad tas ir viens ceļš, un tad ir patstāvīgs finansējums, un tas ir visskaidrākais ceļš. Un tiešām katrā skolā un obligāti. Otrais variants, ko arī minēja Agris, jā, tu varētu integrēt arī kādā priekšmetā. Un īstenībā tas būtu pieejams, bet skolotāji noteikti protestātu par to, ka te ir dubulta sazagatavošana. Problēmu var atrisināt, ja tiešām, piemēram, nu, līdzīgi, kā mēs gatavojam kādu valodas formu vai vienalga ko, mēs reāli gatavojam divos valodos. Latgalīšu un latviešu rakstu valodā. Tas ir dubults darbs. Tas pat ir mēdīju pasaulī. Īstenībā arī skolotājiem vajadzētu, ja uzējamās, ka, piemēram, ģeogrāfijā vai viesturī, atkarībā no to, kāds ir speciālists skolā, jā, piemēram, Baļķinavas vidusskola, ģeogrāfs Imants Lišāns, jām vajadzētu būt tai, ka, ja ģeogrāfiju uzējamās vadēt latgaliski, ka jām ir vai nu piemaksa, vai nu arī atsevišķa samaksa par to, ka to dara, un tad tas process aiziet. Un tad nevajadzētu meklēt vispār stundas.
te ir tāda, es atceru, elastība domāšanā, ko privātajā sektorā saprot absolūti normāli, par to, ka tu visu laiku ej attīstību. Un, diemžēl, valsts sektorā, ja tu tik un neīlīgi ministru kabineta noteikumus, tā tu neko tī nevar darīt. Ja? Es uzskatu, ka te ir pamata problēma īstenībā. Arī gribēšana. Skaidrs, ka mēs cilvēciski nevaram visus Reigā un citur dzīvojušos izskaidrot, ka jomaina domāšana, ka izrādīs, ka līdz šam bija viena latviešu valoda, šobrīd jāsaprot, ka mūsu apritē ir divas latviešu valodas un kā ar jom jāstrādā. Citas valstu izdzīvojuši ilgāku laiku, viņiem tie ir normas, saprot, ka tā var būt. Daudziem tas var būt šoks psiholoģiski šobrīd. Bet mēs uz to īsim, tāpēc jārunā, jāskaidro, dēļ tam ir svarīgi, ka paldies jau tiem, kas ir savulaik strādājuši pie metodiskiem materiāliem, izstrādājuši, un ir arī audio un video ierakstēti un vispārējais, bet ir svarīgi, ka ir jābūt finansēm, ir svarīgi, ka ir valsts attieksme. Mēs gribam, lai tāds priekšmets būtu labi, mēs šobrīd nevaram atrast jau patstāvīgi, mēs esam gatavi jau uz kaut kādu periodu ielikt klāt pie kaut kādiem citiem priekšmetiem. Jā, tie ir dubultā papildus slūdzi ar skolotājiem, par to mēs esam gatavi piemaksāt un nav uzliekam to visus pašvaldības pleciem finansēt, bet valsts to finansē no sava budžeta. Un tad tas ir papildus motivators ar skolotājiem to dara. Kā viens no motivatoriem ir arī, pieņemsim, ļoti labs bija piemērs ilgai jūsu vienmēr uzastošanos, kur bija labdien. Jā, tas tiešām, kā saka, tā tauta, cilvēki izavīsās to vienu vārdu, pēc tam otru, trešu, līdz ar to mēs visi paliekam bogotoki. Jā, un tas ir laikam svarīgi par to, ka tas ir viens pilnīgi mūsu sūļs, pilnīgi bez finansēm, bet kas paroda, ka bez stratēģija, ministru kabineta rakstības, napretraktas likuma grūzēm pieņemšanas, ir elementāras lietas, ko var izdarīt izreiz. Jā, tā kā, tas ir cīši svarīgi, bet domāšanas izmaiņa un maiņa ir cīši sarežģīts. Jā, citi to nedara, tad vai tas ir neskaidrs. Zināms, protests, izastošanās vai elementārs slinkums, ka tā nezagrib atcerēties to. Ir visādas lietas. Es nezinu, paņemsim piemēru šobrīd, cik ir trendīgi vai moderni ir pieņemsim zaļo domāšanu. Cik daudz mēs patīšām domāju zaļi, cik ir spīsti pīzakortoties, šķirot. Tas ir jautājums, bet ja mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs, ja mēs to novērtējam, tad viņi pazavalkos, ja drēks tādu žargonu līdot. Otrok, citi lēnok, viņi nekad nebūs, būs tādi, kas vispār datoru nalītoja, varbūt telefonu nalītoja. Diemžēl tādi cilvēki ir, mēs jāsaprot, ka tas otrums būs atšķirīgs, katram savs. Bet vaicājums ir par, piemēram, valsts pozīcija, ko ir demonstrēja, un par sabiedrības vairākumu vai noteicošo vairākumu vai vadošo vairākumu pozīciju. Tie ir atkal inteliģents vaicājums. Gan revolūcijas, gan visas formaiņas parasti virza noteikts aktīvs, ne jau vairākums, bet aktīvi inteliģents vai tie, kas domāja vai spēja pārliecināt, aizraukt citas lietas. Šeit ģeopolitikā par revolūciju nerunāšanu varbūt, jā? Lokšākā nav šaurākā revolūcija. Agri, kā tev redzīs, kāds ir ideālais variants, ja, piemēram, tas, kas ir itamā brīdī uzrakstāts kongresa rezolūcijā, kā redzīs, kas ir tas, kas ir jāpīpilda visdreizāk, lai mēs beidzot varētu runāt, ka tos līdz noteikti dabiski, ka valsts attieksme ir pazemējusi. Viens no punktiem, kas ir rezolūcija, kurīs jau ir realizējis, tas ir tī pilsētu cīmu nosaukumi latgalīšu valodā. Tas ir vīdis moments, bet arī no otras puses nav līdz galam. Mēs, piemēram, tas ir īsāks, bet mēs nedziežam, ka visi pasaka pozīcija, piemēram, publiski pazarodējās gan Bolvus, gan kaut citur, par ko mēs jolasa latgaliski uzraksti, astādā veidā jūtos diskrimināts. Mēs nedzirdējām nevienu citu publiskā valsts amatpersonas komentāra, cienējamie Latvijas pilsūņi. Ir pieņemts likums, mēs respektējam lokālos lītis,
visā Latvijā mēs īvīšam to jaunu likumu, tēri dēļ to, ka mēs gribam parodēt katra reģiona vai novada vai pornovada kultūra vēsturiskos īpatnības, kas ir attīstama līta. Mēs neesam plokoni latvieši, mēs esam daudzšķaitēni latvieši. Visas tos lītas ir svarīgas, mēs gribam attīstīt, tāpēc mēs to visu darām, vismaz netīša veidā pasakot, ka tie varbūt nebija tie pareizi attieksme ir jomā. Ja? Tas ir tas moments. Tā kā ne visi ir gatavi izpildīt tos lītas. Ja mēs runājam par pošā kongresa rezolūcijas vispārīs izpildi, tie līti, kas šobrīd nav redzami, bet jāsaprot, ka tos idejas un te virzēšana ieprasa diezgan lielu cilvēku resursu apjomu. Un ir svarīgi, ka tam visam apakšā ir cilvēki, kas to dara, kasdīnā dara, un ka tas ir arī finansēts no valsts vai sabiedrības līdzekļiem. Bija savā veida cerība, ka vēsturisku zemju likums un padomus, ka būs finansējums, kas to atrisinās. Kaut ko atrisinās, piemēram, tas pat ceļzemi vītu nosaukums, tas ir vītas no tiem programmām, kas to realizēs. Nu, mēs veidojam, bet šobrīd, kas ir svarīgi valstī, tos centralizētos pozīcijas, ka Reigā visu nosaka, kā ir jodzīvoja, tas vēsturisku zemju likums, tas ir savu veidu instruments, kā no reģioniem mēs reģionālās intereses padodam arī valsts līmenī, nacionāla līmenī, mēs atrodam risinājumu. Un Latgales kongress, tas ir savu veidu eksperiments, ja mēs jau mainām arī statusu un sistēmu darboties, kā apkopot interesi gan cilvēku, inteligences, uzņēmēju, pašvaldības darbinieku. Ir svarīgi, ka mēs nevaram katrs par sevi izvilkt. Būsim godīgi, ja mēs nesazadarbosimies, mūsu rezultāts atdeva būs mazāk. Tātad mūsu aizdevums ir pēc iespējas apkopot savus resursus, idejas un kopīgi darboties. Ne sevišķi tī, kur mēs vairāk mums sakrēt dūmus, tad tī koncentrējamies un darbojamies. Tī, kur mēs atšķiros, ok, mēs varam īt citu ceļu vai būt savaižāk, bet mēs vismaz tos kopīgos līdzes varam virzēt uz priekšu. Un svarīgi tādus fórumus izveidot, attīstīt un uzturēt. Arī veidot, radēt idejas, ideju bankas un arī viena līta, kas bija un kas daļai pazarodījās gan rezolūcijā, bet arī nav viss. Cilvēki ielika idejas, kā attīstīt valodu, kā attīstīt ekonomiku, kā attīstīt sociālo, visas pašvaldību, porvaldību. Tie ir banka, savu veidu ideju banka, kuru var izmantot gan politiķi, gan no politiķi, bet mēs varam diskutēt, kāds ir labākais modelis, jo es pieļauju, ka visi cilvēki grib dzīvot labāk. Nu, idejas, mēs gribam dzīvot labāk. Tad kā dzīvot labāk? Skaidrs, ka mums nav neierobežot resursi. Tātad mums jāizdomā, kā tie resursus mēs varam izmantot efektīvi. Kādā veidā, pieņemsim, Latgolā mēs varam atrast veidu, kuru, es ceru, izdevās no tiem izveidotiem novadiem, ka ir vairs ne tik daudz konkurēja, bet domā atrast kā sadarbību par tiem pašiem klāsteriem vai parkiem tehnoloģiskiem, kur mēs varam veidot, radīt papildus darbavītes. Ja mēs radām papildus darbavītes, radām ekonomisku vidi, tas nozīmē, ka tiek maksāt nodokļi, cilvēkiem ir ko strodot, dzīvē labāk. Ja? Mēs gribam izveidot labu vidi, un tehnoloģiski šobrīd ir iespējams uztaisīt porliecīņu. Bija arī diskusija par vīdējiem cīmiem, par zaļo dūmošanu, arī bija idejas. Jā, lūdzu, ka ir virziens, kas varbūt vēl izšaut un izveidot, ja mēs attīstam labu tehnoloģisku pusi, datorspeciālistu, skaitļošanas tehnoloģijas, high-tech tehnoloģijas, ir tāpat iz vītas, mēs nošaunām vairākus začus. Vienlīte ir darba vīta, otra līta pazavalkos augšskolas. Mums ir svarīgi, lai ir augstāk izglītība, lai ir vīta, kur gan studenti brauc vuicēties, gan ir pasniedzēji, kuram ir interesanti. Tie pasauli ir sasīti, un Covid parodīja, ka var arī daudzas lietas izdarīt attolinoti. Tad vīta var nebūt noteicoša, bet ir svarīga ideja. Mums ir svarīgi radīt labus idejas, kas aizraun daudzus, kas ir gatavi to darīt, un ka mēs aizraunam, nevis tikai kritizējam un prasam dūdīt Latgolai naudu. Mēs esam modzi nabadzeņi, mēs esam trūks naudas, bet mēs arī ar idejām. Pīdom, rekur biznesa ideja, mēs redzam, ka ieguldot tu, mēs dabonam tādu efektu, kas beigās nāk par labu. Un te savu veidā
modelis, kur var testēt arī pilsoniskos aktivitātes, kuras saprotu arī citi arī. Sēļiem ir savs kongress pazarodēs, un varbūt arī citi novadi saprast, ka viņiem ir jopvīnoja valsts porvalde, pašvaldības uzņēmēji, cilvēki, ka ir lītas, kas ir kūpējas, kuras svarīgi kūpēt, tu virzēt uz priekšu. Iekļautu plānošanas reģionā. Arī tas ir vaicojums, cik tas plānošanas reģions visam izpildē vai neizpildu funkciju. Vai tas ir tikai reprezentatīvs, vai viņam ir lemšana, vai viņam ir kaut kādas funkcijas, vai viņam ir pietiekuša nauda. Plus atkal paliek vaicojums par teritoriju, par ko plānošanas reģiona teritorija atšķirās no vēsturisku zemi teritorijas, no atkal valsts porvaldes teritorijas. Tas bija viens no vaicojumiem, mēģinot rezolūcijā. Panākam, ka tos teritorijas ir maksimāli kūpējas, jo, ja mēs gribam attīstīt, mums visam lītam jādomā kompleksi kūpēji, ja? Tas ir vaicājums, kāda līmeņa, vai saucamies jau pa otro līmeņa, vai kāda līmeņa pašpārvalde mēs veidojam, vai kādu modeli, jo, redzam, ka nevar izveidot Reiga, viens līmenis un lokālos pašvaldības vienas pašas, daudz ko var izdarīt. Gribētu vienu līmeņu Reiga, kas pārvalda visu republiku. Tad viens uztaisa vispār vienu pašvaldību. Latvija nav tik liela teorētiski, mēs, tad vispār pazīstam, Lietuvai to viena pašvaldība. Ja mums būtu laba loģistika, ceļi, infrastruktūra, var jau būt, ka vispār pietikt. Stundas laika līdz Reigai. Jā, un problēma... Vai Polderais līdz centram stundi, vai Riezeknis līdz. Jā, mēs šakur nogom līdz citām, es saprotu, ka ieguldīts ļoti liels skaidrojušies darbs ir šodien Varakļānus, ka viens no tiem rezolūcija bija punktiem, ka iekļaut Varakļānu novodu Latgalis teritorijai. Ir Latgales teritorijas. Šobrīd tas, kas iztrūks, ka nav iekļauti Latgales vēlēšanu apgabalā, kas ir paliek vaicājums, un ka Varakļoni nav Latgales plānošanas reģionā, ka viņi nedomāja, nav tomēr sasaistē, kā attīstīt Latgalu kā vienu apdzīvotu teritorijas viņiem. Jā, bet protams, ka ieguldīts ļoti liels darbs, jo šodien nav pieņems likums, ka Varakļānus iekļaut Madona. Ir pastāvīga vienība vēl. Jā, bet redzi, no vienas puses, jā, mēs varam to atzīmēt, ka kaut kāda sasnieguma, no otras puses tas vienkārši parāda, ka mēs diemžēl tērējam enerģiju uz lītam, kur īstenībā, lai noturētu viņam kaut kādu vienu pozīciju, otru, veicams, vai tam ir attīstības potenciāls. Ko to dabūja vai iegūst paši varakļonieši? Jo es saprotu, ka ir emocionālo piesaistam vēsturisko, tie ir saprotama līta, bet ja mēs saliekam argumentus, mēs runājam par pašvaldību kā par sociālu ekonomisko vienību, kurā no variantiem būs lielāks pienesums īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Tas ir tas vaicājums, par ko vajadzētu parunot un salikt. Ja mēs skatāmies kaut vai attālums starp Varakļoniem un Rēzekni, man arī nepatīk, kas ir Rēzekņā pie vadības vispārējais, diemžēl, bet tie ir realitāti, arī jūdomā. Bet, ja mēs skatāmies abstrakti, tomēr situācija, līdz Rēzekņā var atbraukt otrāk. Gan ceļš ir labāks, gan eisocis ir, tas ir viens plus, SES un spārējais līdz potenciāli īspēja ir attīstīt. Bonusi Latgalī ierātība bonusi. Ir, jā, plus, jā, ir stosts par to, ka skaidrs, ka šodien arī bija prieks cīši redzēt aktīvus patriotiski noskaņots arī varakļoniešu skolānus. Ja arī domāju, ir tīšām patrioti un skaidrs, ka ja mēs domājam par ne tikai sociālo-ekonomisko pusi, bet arī par kultūru vēsturisko pusi un valodnīcisko pusi. Būsim godīgi, vīglāk latgalisko attīstīt, tomēr ir asūt latgaliskajā informatīvajā telpā, nekā nelatgaliskajā. Tas ir objektīvi un dēļ tam labāk būt kopā. Bet var jau būt, ka vēsturiski, labi, mēs šobrīd esam cīši gudri, par ko Varakļoni neizmantoja izpēt tamā breidī, kad bija administratīva teritoriālās reformas sokums, par ko ir napaņēma Stirnī, Netešīni ar Kruspiļu, visu to pusi. Jā, no Riezeknis daļa varēja izveidot gan spiecīgu novodu un darboties. Es domāju, tas arī būtu variants, par ko bunā. Tīsokot, Kruspils ir beidzot, ja kādu vienu otru Riezeknis ir Barakovu Murmastien,
Jā, tas ir. Varakļonu fórumā, kur izdalāja draudzes prāvests, kas ir Atašīnī prāvests arī, un tad es arī vaicoju, ka, nu, bet pagaidīt, tas notiks arī tu golu, kurā izsaka draudze ir 100% latgaliski. Jā. Jā, tāds vaicojums arī tika uzdots. Arī tī cilvēki, kuri dzīvo ņitamā pusī, arī mani stroda, jā, protams, ir visi latgalīši. Bet varbūt mēs paēmam vienu sūrīs priekšu, itamā nedēļā bija saimā arī vīna diskusē, vīna sēde, tika prezentēti pieteikuma dati par valodu izmantojumu Latgalā tīši, tad Sepls prezentēja savu redzējumu, vai var arī izskicēt tādas pamata tēzes, kas tī izskaņāja par to, ka nokšņa nedēļa ir šai diskusē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un varbūt divus rakursus, vai itamā pieteikumā tika pieminēta latgalīšu valoda, kā potenciāli dīna, nu, informatīvos telpas spēlētojiem, un es ņēmā tīši agrim pīdara itei dūmā, ko es pacēju vienā no drošības fórumiem, ka mākslīgais intelekts, kas ir labi apvoicēts angļu valodā, latgalīšu valodu itamā brēdī nezina. Un īstenībā te ir viena no drošības pazīme, jū lītot krītni vairāk sociālajos virtuālajā telpā. Un tie ir savējos valoda izrājas, ja? Bet, nu, tas teikt, tu vari paturpināt. Un otrs vaicājums, teiksim, mani arī interesē, tad valstiski bija pieņemts, ka, nu, 26. gada netiek finansēta krievu valoda sabiedriskajos mēdījos, cik lielā mārā itis vaicājums tika atspoguļots un kāds tī ir klāsums. Jā, tad tamā Saeimas apakškomisijas sēdā pamat tēma bija ap un par krīvu valodu, un tas bija viens no vadmotīviem, cik lielā mārā. Viena no atziņam, kas ir, ka tī, kas veros tikai vienīgi informācija krīvu valodā, jī arī vairāk skatos pieņemsim nelegālos krīvijas kanālus. Savukārt tī arī krīvu valodā runājušie cilvēki, ne tikai krīvi, kas veros arī kaut ko latviski un arī varbūt Latvijā ražotu vai radītu produkciju arī krievu valodā, jī mazāk patērēs, atcēsim, nelegālos kanālus. Tāds viens interesants secinājums, kas norāda, ka informācija, un ka ne tikai krievu valodā informācija saņemšana, nodrošina. Ja? Tā kā tī tādas atziņas par Latgolu bija atsevišķi tēri informatīvā telpā, kas bija līto, bet kas bija interesanti, Latgolā rodietojis par gan valodas lītojumu, gan nelegālo kanālu skatēšanos, gan citiem nācas, kur cīši no Kurzemes, no Zemgalis, lai cik tas nebūtu, jo pats, kas veids, bet atšķiros no Vidzemes. Vidzemes tie bija viņi, kur tie proporcija bija atšķirīga. Ja? Īspējams, ka Reiga un visas citas lielos pilsētas, ka tas paroda to tendenci, ka tam nav tikai saistība ar Latgolu. Tur ir kaut kāds. Kurzemēs Jelgavas Zemgalī nejausam protas līdiem, ja? Varbūt viņīgi Reigas sindroms var nospēt. Jā, bet nu kaut kas... Es domāju, ka tī ir Vidzemes latviskī lauki. Jā, Reigas potenciāls, es domāju, ka nav tāds. Nu, mēs neīsim detaļās. Skaidrs, ka, bet kas bija interesanti, ka vienā breidī tomēr pašos beigās, kad bija dots vārds jau pašām STLP pursām, viņi norādīja, ka ir sapratuši, ka ir joveic darbības saistībā ar Latgolu, ka tomēr Latgola un ka ir jodara, tad ir sapratuši, ka tas virziens ir jodara. Tā kā man jau gribētos uzlikt, ka padomi kaut ko izdarīja un beidzot aizklauvējās un izstostīja, ka tomēr ka tas gana individuāls vaicojums es prosa, zem kādas mērķis uz grēžok, kā reiz tas bija drošības vaicojums. Taisnība, tie ir viena no idejām, kur mēs arī sacām, ka viena lieta ir tautai ir jodara, Latgalā ir jodieša informācija par sevi, savā valodā, lai būtu arī vairāk pīderīgi. Ja es pareizi saprotu, viena tāda satraucoša tendence, ka kreitos kūpumā vispār Latvijā, nezinu, kāpēc pīderības sajūtu,
dīvaini, ja, par ko, kas notiek. Nu, attiecībā uz Latgolu tu varētu skaidrot, nu, ja ar tevi narunā latgaliski un par tevi naroda centrālajā televīzijā, nu, tad skaidrs, ka tu moz arī sevi sasaisti ar to. Tā kā skaidrs, ka jo vairāk būs informācijas par tevi, tā saprotamā valodā, un ne tikai ar negatīvu pīskaņu, bet arī ar pozitīvu. Loģiski, ka tev būs lielāka uzticamība un pīderības sajūta, bet es saprotu, ka būs līto un ka būs paredzēta programma un tieši tiks domāts arī par konkrētu uzstādījumu Latgales virzīniem, tad arī vairāk būs gan programmas latgalīšu valodu. Es tā ceru, tī nebija atšifrēts, bet tikai viens teikums, ka tiek domāts jaunā konceptā tieši speciāli par latgaļisku virzību, par vaicām. Tā kā tas nozīmē, ka beidzot ir sapratuši, ka Latgolu nedrīkst pamest vai atstāt tādā situācijā, it sevišķi šobrīd, kad mēs redzam, kas notiek blokus kaimiņos, kur īsti saprot, jā, īt iekšā signāli, īt informācija, un skaidrs, ka cilvēki to redz, un jūs proti tiek skolot. Vai ir sapratuši jautājums? Vai tas nav tikai tāda varēja formā pagaidām? Nu, redz, tu parādījās laiks. Es domāju, ka mēs jānovērtē, ka ir kaut kas pazemainies, jo cik mēs vajadzēja klauvēt un stostāt par to lītu. Cerams, ka saprast, ka vajag arī viens no kvantitatīviem mērētojiem likt arī sabiedrisko labumu un sabiedrisko pasūtījumu uzskaitīšanu arī latgalīšu valodā un arī lībīšu valodā, ko mēs jau nevienu reizi esam rakstījuši, ka vērtējot sabiedrību auditoriju Latvijā ir jolīgtis, ka viens no pietījumiem kvantitatīviem rodētām, ko pēc tam arī kvalitatīvi jāanalizē, mainos vai nezamainos. Tas paroda, ka jo likumā ir uzstādījums, ka ir jābūt Latvijas radio, Latvijas televīzijā, programmām, raidījumiem, gan latgalīšu, gan arī lībīšu valodā. Tad par ko tu nemierē? Tas ir jomierē. Cerams, ka to mums arī izdosies panākt. Un 28. aprīlī mums ir piekrituši arī sazatikties par šo tēmu runāt. Mēs vienlaicīgi mēģināsim gan izglītot žurnālistus, gan atrast, porlīcināt, ka ir īsti atrast variants, kas veicinātu latgalīšu valodas labāku atainojumu un informācijas par Latgalu pazarodēšanos arī Latvijas rādio un Latvijas televīzijā. Palielinot gan apjomu, gan kvalitāti, gan uzstādījumu. Varbūt vēl viena veicama, kas ir arī no aktuālai. Tad pagājušajā gadā mēs intensīvi strādājām pie Latgales rēcības programmas un arī pie ES līmeņa programmas, kas ir saistīta ar tām valstīm, kas robežās ar agresoru valstīm, un, zinām, finansējuma arī dabūšanu itai zonai. Vai itamā breidī ir kaut kāda, es nezinu, kustība no Saeimas puses, no ministrija puses, un vai ir cerība, ka viens vai otrs programmatiskais uzstādījums, vismaz uz septembri, izapeļņāsīs vai izskatāsīs jau kā finanšu piešķīrums? Es pēc dabas esmu optimists, bet tā kā es neesmu politiķis, cīši malot negribu, vai uzamēniesies līdz septembrim, nezinu. Bet no otras puses, tas, kas ir sadzirdēts, ka ir jādomā gan par pierobežu, pat ir kā par Eiropas Savienības ārējo robežu, gan par NAC2 līmeni, ka tas tomēr vairs netiek kategoriski atmasts, par to tiek runāt. Cita lieta, ka vai ir gatavi tur pēc iespējas otrāk dabūt, realizēt, bet vairs nav tik kategoriski nostāja, ka mēs runājam par nesasniedzamām lietām. Tad viņi saprot, ka sociāla ekonomiska atšķirības starp Latgalu un ne tikai Latgalu ir vēl arī citas, diemžēl, Latvijas teritorijas, kuras sociāla ekonomiskā nevienlīdzība ir daudz izteiktāka, arī izteiktāka, ka ir jādomā. Tāpēc ir jādala Latvija atšķirīgos reģionos, statistiskos, kas arī palīdzētu piesaistīt vai sadalīt, pordaļāt Eiropas Savienības finansējumu. Tā kā par to tiek runāts. Vai izdosies to realizēt? Nu, mēs dzirdējām, ka domājot arī par valsts aizsardzību, tiek domāts par divējādi pielietojumu infrastruktūras izveidi un izmantošanu Latgalā. Nu, tas arī viens no veidiem, jā, tāds ekstremāls, bet no otras puses
Tie arī būs uzņēmēji, tie arī būs kaut kādas infrastruktūras izbūvēšana. Tas arī, es domāju, izpildās divas līdz. Viena līdz parodās, ka Latgola nav atstota kā reģions, kurā īstējams ībruks un kaut ko darās, tad tomēr aizstāvēs Latgolu, tiek domāts par to no otras puses. Realizējot tos infrastruktūras objektus, tas bija saistīts ar darbiem, uzņēmē darbību, tad cilvēkiem būs darbs, būs izspēja kaut ko arī nopelnāt, uzlabot arī savu ekonomisko stāvokli tādā veidā. Nu jā, šeit jau vietējos piesaistās. Pieķeru darba spēku. Cerams, gribētos, jā, gribētos, lai piesaistētu, protams, vienu brīdi bija, vismaz man pazīstami uzņēmēji daudz sacīja, ka Latgolā ir grūts atrast kvalitatīvu darba spēku. Es ceru, ka tas mainīsies, gan atsagrīžos, bet ir jādomā arī cilvēkiem. Tas atkal atsagrīžamās pie izglītības vaicām. Labam izglītotam darba spēkam ir pieprasījums. Arī Latgolā, tāpēc vuicitās fiziku, ķīmiju, visus priekšmetus ir jāsavuicās. Labi izglītots cilvēks vienmēr atrast labi apmaksātu darbu. Jā. Citāds, Streiča filmās, jā. Latgolai vajadzēja gudri izglītot cilvēku. Tikai mēs zinām statistiku, un statistika ir tāda, ka labākie matemātiķi un fiziķi patiešām dzīvo pa Daugavu, lai cik tas nebūtu dīvaini, un īstenībā Latgolā ar to viss ir kārtībā. Cits vaicojums, ka lielāko daļu no viņiem, pabeidzot vidusskolu, aiziet projām Reigu un ārzemes un neatsagriež. Un te ir tas vaicojums, cik tas uzņēmējs, kas meklē kvalificētu darba spēku, ir gatavs maksāt tam jaunajam speciālistam, un vai jam ir dzīvoklis, kur dzīvot. Par to, ka itamā brīdī atšķirības, kādas ir par vienu un to pašu darbu Reigā un Latgolā, sākot no valsts sektora un beidzot ar privātu, ir, diezgan būtisks. Jā, tā ka, tas ir, kā es saku, ir skaidrs, ka robeža maksāja, un ir skaidrs, ka ir viss jāiegūda, lai tomēr tos papildus īspējas un investīciju piesaistes būtu nodrošinātas no fondiem, no valsts, bet nav es vienkārši, kā es saku, spekulēt ar to, ka kopinoja ražēbu, un tad jau mēs jūs mīnuksim, māram. Par to ir stosts, par sinerģiju, ka, lai itu vajadzam atrisināt salīdzinoši aizsākā laika periodā, ir vajadzīga sinerģija ne tikai uzņēmēju pusē, gan arī finansējums un iespējams, kas būtu atraktīvs un liktu domāt ekonomiski Latgolas virzienī, bet ir jāpaliec arī pašvaldībā, un te pašvaldības vajadzīgs tieši dzīvojamos platības būvniecība, infrastruktūras attīstība, tas ir svarīgi. Un ja tu saproti, ka tas ir kompleksi jārisina, tad arī pīgojums ir komplekss. Tad vienlaicīgi domājot finansējumam, arī palīdzot pašvaldībā. Es domāju, ka pašvaldības nāca asociācijas, ja viņiem palīdz tīšā veidā vai netiešā veidā ar atvieglotiem finansējumiem būvēt to mājokli, to dzīvokli, to sātu, kur var dzīvot, un plus jau bērnu dārzam. Atkal vaicājums ir par skolu reformas, vai bijis man pie sātas skolā, vai atkal bijis jābrauc to. Tas viss ir kompleksi, ir jāredz un jāsaprot, ka nav var gluži matemātiski pēc Excel tabulas visu darāt, ka kaut kur ir varbūt jotīt iz vītas, jopazaveros, un ka ir varbūt situācija, kur ir jābūt gataviem uz kādu brīdi to Excel atsakoptīs un saprast, ka lielāko pievienoto vērtību bijis atstot tos vītas un attīstīt. Nē, te varētu turpināt, te varētu vai arī valsts īstošu decentralizāciju, kas arī būtu kā viens no tādiem bonus teritorijai, bet uz tik optimistisks nots, ja jautājumu nav, to mēs šodien sakam lielu paldies abiem. Ceram vēl kādreiz sazatikties. Jāmīt par labu, ja būs īspēja, ja būsiet gatavi klausēties un būs kādi vaicājumi, esmu gatavs atbildēt. Liels paldies skatītājiem, liels paldies klātesošiem, paldies uz redzēšanos. Visu labu!